Šī iespēja ir nākusi negaidīti. Sākšu ar to, ka nekad mēs neesam nekur rakstījuši, neprasījuši, ne no novada, vispār nekādā ziņā. Esam cīnījušies paši. Bija tādas pārdomas, ka vajadzētu puikām iegūt šofera tiesības. Jā, viņi ir lieli, jau vēluši. Un vajadzētu kaut ko no kaut kā atteikties, lai sasniegtu tieši to mērķi, kā autovadītāja apliecības iegūšanu. Kādā veidā to, domāju, ka pēc nedēļas varbūt sāksim risināt. Gala rezultātā nevajadzēja risināt. Šis jautājums atrisinājās pats par sevi. Braucam uz Rīgu, uz skolu, un es braucu uz māju. Viņam gan sporta inventārs, gan viss līdzi, to nevar izsekot vienkārši tā. Un 4 braucieni sanāk mēnesī uz Rīgu mums. Es arī sekoju, lai viņiem būtu tās viss nodrošināta braukšana, jo tas sekmē tomēr viņu attieksmi pret aktivitātēm, gan pret skolu, gan pret mācībām.